par kungu, kas gribēja, lai visi uz viņu skatītos. Reiz dzīvoja kungs, kas gribēja, lai visi uz viņu skatītos. Viņš pasacīja sulainim, lai tas viņam nopirkt pašas labākās drēbes. Sulainis aizgāja nopirka ļoti labu drānu, lika pašūt uz valku, kungs to uzvilka un gāja uz tirgu, bet neskatās neviens. Otru reizi nu kungs stingri piesaka sulainim nopirkt tādu drānu, lai visi uz viņu skatītos. Sulainis nopērk arī vislabāko drānu. Uzvalks tiek pašūts, kungs to uzvelk, iet uz tirgu, bet nekā atkal neviens neskatās. Kungs staigā gan pa tirgu no viena gala uz otru, bet velti. Viņa pat neievēro neviens. Nu, kungs atkal iedod sulainim naudu un stingri piesaka katrā ziņā gādāt viņam tādu uzvalku, ka katrs uz viņu skatītos. Sulainis domā. Izdomāja arī nopirka govs tādu un lika no tās skrotarim pašūt kungam uzvalku. Kungs uzvilka gāja uz tirgu, ļaudis strīpām vien gāja pakaļ skatīdamies. Nu, kungs priecīgi. Vakarā mājās pārnācis, iedeva vēl sulainim dzeram naudu par to, ka pašūt kungam tādu uzvalku, ka katrs uz viņu skatās.